Sveiki! Šodien mums ir diezgan neticams stāsts. Vai varat iedomāties, ka šī zaļā, skaistā vieta Torņakalnā pie Mārupītes, kur tagad viss plaukst un zeļ, ka tā kādreiz bija vienkārši, smilšu kaudze, kailas kāpes. Jā, grūti noticēt, tiešām. Un mēs šodien iedziļināsimies tieši viena konkrēta zemes gabala stāstā Ojāra Vāciešu ielā 6. Tieši tā, kur šodien ir Rīgas katoļu ģimnāzija. Precīzi. Mums ir pieejams raksts Torņakalns no smilšainas vietas līdz katoļu ģimnāzijai, un mēs, tā teikt, mēģināsim atšķetināt, kā tas viss notika. Jā, kā no tām smiltīm soli pa solim radās parks, tad kas tur bija? Klīnika, tad seminārs un, beigās skola. Pārsteidzoši slāņi. Sāksim pašā sākumā. Tātad 1809. gads, pilsētas gvardas rotmistrs, tas ir kavalērijas virsnieks, ja? Jā. Teodors Henriks von Šrēders, viņš nopērk šo, necilo smilšu pleķi. Un interesanti, ka viņš to nopirka tieši pretī savai vasaras mītnei. Tā bija bijusā Jeruzalemes kroga vieta. Viņš gribēja parku. Skaidri. Tikai parku sev pretim. Pat Napoleona kari viņu neapturēja. Pēc tam visu atjaunoja vēl krāšnāk. Un tad jau ap 1830. gadiem viņa meita Žaneta Tanka tur uzceļ tādu viesu nāmu. Klasiska guļbūva ar mezonīnu, to paplašinājumu jumtā. Un tas parks kļuva populārs, jā, ar autiņiem lapeniem. Jā, ļoti iecienīts, un Šrēderu ģimene to īpašumu noturēja gandrīz veselu gadsimtu, līdz pat 20. gadsimta sākumam. Bet tad, ap 1900. gadu, sākas jauns posms. Uz skatuves parādās doktors Ernsts Sokolovskis. Jā, cilvēks ar ļoti nopietnu izglītību, mācījies elitārijā Berkenrūs skolā, Rīgas ģimnāzijā. Tad medicīna Tērvetā, kas bija, svarīgs centrs tolaik. Tieši tā, un specializējies psihiatrijā Heidelbergā, Vācijā, un, kas ir zīmīgi, viņš pats bija cīnījies ar tuberkulozi. Ārstējies Davusā, Šveicē, un veiksmīgi. Jā. Un varbūt tieši šī pieredze viņu pamudināja. 1901. gadā viņš šo Šrēderu parku pārceļ sava bijušā šefa nervu klīniku. Paplašina to no 18 vietām uz 40 un nosauc par doktora Sokolovska nervu slimlieku dziednīcu. Un tad jau ap 1910. gadu sekoja nākamais solis – jauns, moderns korpus. Trīsstāvīgs, neorenesanses stilā. Arhitekts slavenais Heinrichs Šels. Un tas aprīkojums, priekš tiem laikiem. Tvaika apkure, ūdensvads, bet kas man pārsteidza – polsterētas istabas. Jā, nemierīgiem pacientiem, un pat ložu necaurlaidīgi logi. Nopietni. Kāpēc tādi? Tas ir labs jautājums. Varbūt kādi īpaši pacienti, turīgi vai ar īpašām bailēm, bet tas pārāda to līmeni, to modernizāciju. Un vēl tās Ernsta Todes vitrāžas vestibulā. Tās vēl ir saglabājušās. Jā, tās ir apskatāmas arī šodien. Tiešām skaisti. Runājot par pacientiem, tur ir virmo leģendas. Slavenākā, protams, par rakstnieku Aleksandru Kuprinu. Jā, Kuprina stāsts. 1909. gads avīzes raksta, viņš te dzīvojot klusu, skaldot malku. Citi raksta par neirastēniju, tāds kā detektīvs sanāk. Un kā jau detektīvos, patiesība ir nedaudz citāda. Pats Kuprins vēlāk visu noliedza, teica, ka neesot slimojis. Bet kas tad tur bija? Ārstējies esot viņa sieva Elizabeta, un galvenais pierādījums viņas vēstulē norādītā adrese ir Lielā Altanavas iela 5, bet klīnika bija numurs 6. Tā tad blakus mājā, vai viņš vienkārši nāca ciemos? Visticamāk, jā, tikai apciemoja. Tas stāsts par viņa ārstēšanos ir, pilsētas leģenda. Starp citu, viņa vēstulēs ir diezgan skarbi komentāri par Rīgas laiku drēgnus un nepatīkams. Bet pašam doktoram Sokolovskim stāstam ir arī skumja nots. Jā, skumji un ironiski. Drīz pēc ārā korpusa atklāšanas viņam pašam atkal sāsinājās tuberkulozi, tā pati slimība. Ak vai? Viņš devās ārstēties uz Vāciju, bet, diemžēl, 1914. gadā nomira tikai 50 gadu vecumā. Un klīnika? To pārņēma Vilhelms Štirda,
Bet tad sākās Pirmais pasaules karš, un kliniku nācās slēgt. Tātad karš beidzās, ēka stāv tukša, mēģināja tur viesnīcu, bet nesanāca. Kas tālāk? Jā, bija tāds neskaidrības periods, bet tad 1924. gadā notika pavērsiens. Tukšās ēkas nopirka katoļu baznīca. Ar kādu mērķi? Viņi gribēja pārcelt uz šejieni garīgo semināru. Tas kopš 1920. gada bija darbojies Aglonā. Tātad no nervu klīnikas uz garīdznieku semināru. Kā viņi pielāgoja telpas? Semināristiem vajadzēja ko pieticīgāku, viņiem iekārtoja istabas, apakšstāvos aktu zāli ar kapelu, auditorijas, bet vecajā Šrēderu kokamājā ēdnīca un personāla dzīvokļi. Un kāda tur bija tā semināra dzīve? Diezgan intensīva, jā. Sākumā 6 gadi mācības, vēlāk 4. Filozofija, teoloģija, valodas. Ap 50 audzēkņi tur bija, piemēram, 1926. gadā. Un paralēli mācībām, protams, arī darbi bibliotēkā, kapelā, virtuvē. Skaidrs, bet tā mazā kapela laikam ātri kļuva par šauru. Tieši tā. Jau 1920. gadu beigās sāka domāt par jaunas, lielākas kapelas celtniecību. Bet tad nāca krīze. Jā, lielā depresija, līdzekļu vākšana ievilkās, bet 1931. gadā kapelu tomēr pabeidza tāda ķieģeļu ēka ar Latgales baroka elementiem. Būvmeistars Donats Spalva. Kam tā bija veltīta? Bezvainīgajai dievmātes ieņemšanai. Bet bija arī sānu altāri Jēzus sirdī un svētēja Terēzei no Liziem. Viņa bija semināra patronese. Bet tad atkal vēstures pavērsieni. Netik iepriecinoši. Jā. 1938. gadā seminārs kļuva par Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti. Tas vēl bija normāli. Bet tad 1940. gads. Padomju okupācija. Jā, un varēkas rekvizēja. Vienkārši atņēma. Un ko ierīkoja? Tuberkulozes sanatoriju. Atkal tuberkuloze, neticami. Un kapela? Kapelu pārvērta par kinoteātri. Semināram nācās izvākties un meklēt citas mājas. Tātad nākamos 50 gadus ēka atkal bija saistīta ar medicīnu. Kaulu tuberkulozes slimnīca, tad universitātes klīnika. Tieši tā. Un 80. gadu sākumā nojauca veco Šrēderu koka māju un uzcēla jaunu korpusu tās vietā. Slimnīca tur bija līdz pat 1992. gadam. Un tad, beidzot, pēc neatkarības atgūšanas, Tad īpašumu atdeva atpakaļ katoļu baznīcai. Un drīz vien tur izveidoja Rīgas katoļu ģimnāziju, kas darbojas vēl šodien. un kapela, tā arī tika atjaunota. Jā, kapela tika atjaunota, un interesanti, ka tagad tā ir veltīta tieši svētajai Terēzei no Lizjē, tai pašai semināra patronesei. Ir izveidojusies arī draudze, kapela ir atvērta. Tātad viss komplekss, parks, ēkas, tās stoldes, vitrāžas, viss ir saglabājies un pat ir arhitektūras piemineklis. Jā, valsts nozīmes piemineklis. No incrojable ceļojums. No kailām smiltīm līdz parkam, tad modernai klīnikai, semināram, slimnīcai un tagad rosīgai ģimnāzijai. Viss vienā vietā. Tiešām pārsteidzoši. Un es nevaru nedomāt par to, dīvaino sakritību vai motīvu, kas vies cauri. Tā tuberkuloze. Jā, tieši tā. Doktors Sokolovskis, kurš ar to cīnījās un no tās mira. Svētā Terēze, kas arī mīra no tuberkulozes un kļuva par kapelas patronesi. Un tad padomju laikā tieši šeit ierīkoja tuberkulozes slimnīcu. Tieši tā. Tas liek aizdomāties, vai ne? Vai tās ir tikai sakritības, vai varbūt kaut kādas vēstures atbalses, likteņa ironija, kas savies vienā punktā. Par to ir vērts padomāt.